Sveiki! Šoreiz mūsu rokās ir nonācis jaudīgais un stilīgais HP Pavilion DV7 klēpdators. Es jums pastāstīšu par ierīces dizainu un lietojamību. Savukārt veiktspējas testi būs pievienoti zemāk. Datora vāks, kā arī liela daļa pārējās detaļas ir veidotas brūnā krāsā. Apakšējā stūrī novietots HP logo, kurš brīdī, kad dators ir ieslēgts, tiek izgaismots līdzīgi kā Apple ābols. Jebkurā gadījumā šis risinājums ir glīts un rada ļoti prestižu iespaidu. Arī aizvērtā stāvoklī dators izskatās pat ļoti labi. Sudraba krāsas mala lieliski kontrastē ar pārējām korpusa detaļām, turklāt viss ir nostrādāts eleganti. HP Pavilion DV7 labajā sānā ir lādētāja un USB pieslēgvietas, kā arī diskdzinis. Savukārt kreisajā sānā varam atrast VGA, HDMI, tīkla, vēl divas USB, kā arī audio pieslēgvietas. Runājot par audio, tad šim datoram ir kvalitatīvākā Beats sistēma, kas pateicoties vairākiem nodalītiem skaļruņiem nodrošina kvalitatīvu skanējumu. Turklāt datora apakšā pat iebūvēts mazs zemo frekvenču skaļrunis, jeb subwoofers. Jāpiebilst, ka bieži nenākas dzirdēt tik pārsteidzošas kvalitātes skaņu no klēpdatora iebūvētajām tumbiņām. Atverot vāku, skatam paverās glancētais 17,3 colu displejs. Par laimi, atspīdumi nerodās tik daudz un uzkrītoši kā dažos konkurentu ražojumos. Displeja rāmis arī ir glancēts, taču ņemot vērā, ka šo detaļu īpaši bieži neaiztiekam, tad nevajadzētu rasties problēmām ar pirkstu nospiedumiem. Virs displeja ir novietota augstas izšķirtspējas tīmekļa kamera, kas nodrošina diezgan pieklājīgas kvalitātes attēlu. Datoram ir diezgan ērta klaviatūra, kura ir ļoti klusa. Zem klaviatūras novietots skārienjūtīgais panelis, kurš, kad ir ieslēgts, apjosts ar gaismas joslu. Savukārt divas reizes pieskaroties paneļa augšējiem kreisajiem stuprim, tas tiek izslēgts un augšpusē iedegas maza sarkana diode. No dizaina un lietojamības puses HP Pavilion DV7 noteikti ir augstas klases ierīce. Tagad lūkosim, cik veiktspējīgs ir šis dators.